Solvitas Āboltiņas apsveikums. Iespēja piedzīvot savas valsts dibināšanu ir milzīga likteņa labvēlība. Mūsu tautai 1918. gada 18. novembris atnes šo klusi izsapņoto brīnumu. Iedomātā un iecerētā nākotne šodien nenāks pati no sevis. Tā veidosies no mūsu kopīgiem darbiem, domām, attieksmes un rīcības. Īpaši priecājamies mūsu vidū redzēt arī viesus vidusskolas absolventus, īpaši 1941. gada absolventu Jāni Vasarieša kungu. Es gribētu tikai vienus veikumus pateikt, kā es nosvinēju 18. novembrī 1946. gadā. Bet tad, kad man dos vārdus, tad es runāšu. Kā arī bijušos skolotājus un skolas darbiniekus, mūsu vācu draugus no Hamburgas. Šodien rezumēsim paveikto un apliecināsim savu lielisku dzimtenei dziesmu konkursā mūsu dziesma Latvijā. Dziesmu konkursa secība ir jau iepriekš izgozēta. Atliek jūs visus iepazīstināt ar tādu žūrijas. Un tā, žūrijas priekšsēdētājas direktore Sandra Sīle, un pedagogs Einārs Terro, Armita Meņģerte, absolventis Agita Calme, Laura Kellere, Kristaps Dārgs, Saskaņā ar gadu gaitā izveidojušos tradīciju, pirms katras klases uzstāšanās klausīsimies arī kādu radošo darbu, ar kuru attiecīgā klase pārstāvētu skolas konkursā. Šogad tā moto, ja Ojāra vācieša vārdi, tu esi Latvija. Tu esi Latvija. Kāds man sauc no loga, es neatskatījos. Neatskatījos un gāju. Atceros, ka pirmo reizi dzirdēju šo frāzi. Viņi man nostādīja uz skatuves un teica, nu, tu esi Latvija. Tas bija interesanti, piedzimu teātri, jo tas viss tad šķita tik seriāli. Es biju aktrise un mana loma tikai ideja. Tomēr viņi man ticēja. Viņi ļoti
cieņu un godu pie pāri. Repes nosauka sētnieks un turpina domāt. Sliktie politiķi un eiro bez referenduma. 2000. gads, kur tevi sagaida Krievijas. Es iztraucis no Rīgas ilgākā uz nedēļu, tev pietrūks bruģētās zemes, savu rādu latviešu surās dzīves, tevi te pieņem. 3. autobuss man jau ir kā limuzīns. No šejienes mēnesis izskatās pēc milzīgas sniega punktos. No rītiem nāk sētnieces prātambāja. Vai atceries savus pagalmus? Tā ir tava bērnība. Tāda ir Latvija. Tu esi viss, kas vēlies būt. Nepadodies, ja tev nepadodies. Kristaps Ceļapīters, 12. Vecākai kļūstot un vairāk iepazīstot Latviju kā valsti un tevi kā vecmāmu, šobrīd es tiešām redzu jūsu līdzību. Un pat vēlos teikt, ka tu esi Latvija. Mācoties Latvijas vēstures skolā un klausoties tavu pagātni, man pat sāk likties, ka vairs nav jūsu jāsalīdzina. Tāpēc visu, ko es rakstīšu par tevi, būs rakstīts arī par Latviju. Ar ko lai sāk? Pagātni? Nākotni? Nē, domāju, ka par nākotni es varu tikai sapņot, ka tu ilgi vēl būsi man blakus. Es nezinu, kur es būšu, ko es darīšu, un arī nezinu, kā klāsies tevi. Es nezinu, tādēļ labāk par nākotni nerakstīšu. Varbūt man ir bail tāpēc. Bet labāk atcerēsimies vecos labos laikus un šo brīdi, kad joprojām tu esi man blakus, mani sargā un liec man justies piederībai.
Šo pieminot, atceros vienu dienu, kad biju kā apmaldījusies toreiz laukos. Sēžot zem, ka iespējams man pat nevajadzētu šeit atrasties. Es joprojām pati to nesaprotu. Tajā brīdī pienāca klāt tu. Tu biji vienīgā, kas bija klāt. Sāki stāstīt, ko tev pašai ir teikusi tava vecmāma. Un toreiz tu biji kā vēl viens saules stariņš, sakot, lien, tāpēc sako savai sirdī. Šobrīd tiešām, sakot no visas sirds, ka tu man esi svarīga, lai arī cik brīžiem pati par tevi saku sliktas lietas, man tomēr ir smagi noklausīties, kā sliktas lietas saka par tevi svešiem. Bet es zinu, ka ko tu esi pārcīnījusi, izcīnījusi, un ka tu brīžiem spēj būt pat ļoti spītīgi, darīt atvainojos stulbas lietas, bet tāpat, manuprāt, tu to dari, jo pati mīli savējos. Tu mēdz krāt vecās ēdienu buņģus, lai parādītu pārējiem, ka arī tu esi ko uztaisījusi. Tu īsti nevēlies runāt par pagātni, bet es redzu tevi, ka viss, kas ir noticis ar kādu mērķi un uz labu pusi. Tāpēc, lai arī ko es slikti teiktu un cik tālu es atrastos, tu vienmēr būsi mana mīļa un vienmēr paliksi atmiņā. Viena tūne 12. klase. Kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami, kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami, kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami. Meiča deva saldas bučas saimnieces, salda viena, meičas deva saldas bučas saimnieces, salda viena, meičas deva saldas bučas saimnieces, salda viena. Pārstaigāja Krievu zemi viņa sētiem zavārtiem, pārstaigāju Krievu zemi viņa sētiem zavārtiem, pārstaigāju Krievu zemi viņa sētiem zavārtiem. Un lodis krūšu somiņā, apelsīni. Apelsīni kabatāji, lodes krūšu somiņā, apelsīni kabatā. Piejostīnas asmenīs, smēķītis mugurāji, piejostīnas asmenītis, smēķītis mugurāji, piejostīnas asmenītis, smēķītis mugurā. Ledus augsta ūdens virsa nevar peldēt Nosals rokas, ledus augsta ūdens virsa nevar peldēt. Nosals rokas, ledus augsta ūdens virsa nevar peldēt. Nosals rokas. Kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami, kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami, kas skaitēja nekaroti cīņu gaidās strēlniekami. Vērojās elektrostācijas, saules baterijas, rūpnīcas, ēdas, tērnas, mašīnas, cilvēki, lauciņi. Kādā ieliņā var piesīties kafejnīcām, postotiem krosāns. Kāda ieliņa visi pilsētā. Meži un jūras, smiltis un upes, gars kā dzīve, oki un ezeri, kuros atspīt debesu. Tas viss ir Eiropā, tas viss ir Latvijā. Mazā Latvijā ir jūra ar mežiem, ar smiltīm un neglēm, ar tautu un bazīti, ar tēvu un apsīm. Katrs kaut ko dod no sevis, kad dzied dziesmu svētkos, kad šūkojas lieldienās, kad ēd sieru jāņos vai ziemā Rīgas Rīgas ielās teicis mājās nenokavēt dzīves kādu pasniņu naudu. Katrs zināt, kas no Latvijas. Jubilējas mats, daudz ceps, karos pie mājas vai vienkārši tam veidīgi. Latvija vēl kaut brīdi, jau iet uz gribu,
Tā vienmēr gaidīs atpakaļ no darba, no brauciena vai trīnas. Latvija, tam piedos visu, pušot ar maigo iejūst vējustajā, pušot ar matus. Tā pārveļ rudens lasu pār ceļu vai ziedēm pārējus kopšanas rādās. Latvija nav tikai dabā vai valodā vai monētās. Latvija ir veselē. Pavisam nav svarīgi nacionalitāte vai dēls vai uztver. Ja esi bijis Rīgā, ja esi gājis cauri Vaspilsētām vai laukiem, tad Latvija no savas sirds vairs nevar kārt, tā ka viņa palīdzību neizbraukt. Šīs tradīcijas un mīlestība, patriotiskas, ko varbūt reizēm pat neizprot, pat iekļauj sevi maigi un nepazīstams. Kad vairs neredz citu valstu braucot pa Eiropas plašajiem ceļiem, kad vairs neredz citu laimi tā sēdēt jūsu malā un skaitīt gaizi, kad nav citu mīļāku cilvēku kā šeit, tad zini, esi Latvija. Lorena Pļūne, 12. atklāsme. Kad es stāvu tāpos krastos, stāvā baltā Daugavpī, noskatoties kuģu mastos nāk man prātā.
vārdu Latviešu valodas metodiskās komisijas vadītājai Aizai Siliniecei, radošo darbu konkursu sasniegumu rezumējumu. Vārds piesprauž pie atpūtas sarkanbalta sarkano lentīti. Apstiprina savu firmu un palaiž to plašajā pasaulē. Kāds ar gluži tādu lepnumu, kā šodien man bija par savu klasi, kādā dziesmā apliecina savu mīlestību, uzticību un izpratni par Latviju, bet vēl kāds 40 minūtēs apsēžas pie elementāra RVVG skolas galda, īsteno skolotājas uzrakstīto tēmu stāfeles, tu esi Latvija, un atrod fantastiskus vārdus, kuros tēlos, stāstos, sižetos atklāt savu izpratni, mīlestību, noliegumu, apstiprinājumu. Jūs redzējāt un dzirdējāt dažādas rindas, šodien arī izskanām. Vai citiem vārdiem, tas, ko saucam par mūsu skolas vidusskolēnu jaunradas darbu konkursu, kas nu jau notiek ento reizi pēc kārtas, un tomēr nav ne rutīnas, ne kaut kādas tādas vecuma piegaršas šim konkursam, jo katru gadu mēs varam priecāties un apbrīnot to, cik talantīgi jaunieši jūs esat un cik godīgi un atklāti savās izjūtās. Ar lielu prieku piesakām kādas senas skolas tradīcijas atzīšanu, skolas tautas deju kolektīvu uzstāšanos, Kāru polka, kolektīva vadītāja Evija Urbanoviča. Apvienotais skolas koris. Diriģēja Ieva Mezīte, pie klavierēm Anatolijas Līča. Raimons Pauls, Maza mana tēvu zeme. Thank you.
izpildījumu ornamentāru dziesmu konkursā Mūsu dziesma Latvijai tiek piešķirts 12. ceiklas. Diploms par skolas muzikālo tradīciju uzturēšanu sagaidot Latvijas valsts veiksmu 5. dzimšanas dienu tiek piešķirts 12. B klasei. Tā kā strēlnieki bija jauni puikas, kuriem patika arī ir vienkārši izkauties, tad par izpildījumu oriģinālitāti es gribu atzīmēt diplomu 12. D klasi par strēlnieku dziesmas. Manā pārziņā tā tradīcija kopšana. Un tā par skolas muzikālo tradīciju uzturēšanu, sagaidot Latvijas valsts 95. dzimšanas dienu, Rīgas valsts vācu ģimnāzijas diplomu saņem 12. C klasi. Par labāko muzikālo sniegumu tika atzīts 12. A klases priekšstats. Un tā 2010. gada 15. novembrī Rīgas valsts vācu ģimnāzijā kārtējo reizi notika dziesmu konkurss Mūsu dziesma Latvijai, kurā piedalījās 100% visi 10. un 12. klašu audzēkņi, par ko mums ir liels prieks. Un mums ir tas gods pasniegt Rīgas valsts vācu ģimnāzijas diplomu un Grand Prix Mūsu dziesmas Latvijai laureātai 12. A klasē. Ceļos es, ceļas diena, guļos es, guls tumsis siena, vaļām acīm paliek viena, Latvija. Aiz mums bija tikai viena, ap mums tagad tikai viena, un mums priekšā tikai viena, Latvija.